Ja mēs runājam par tām vājībām, būtu labi, ja mēs tā kā to lielāko savu vājību tomēr apzināmies dzīvē. Pieļauju domu, jā, ka tu teici, ka bārdeks, tā ēšana uz vakaru, vājība, ne vājība. Es domāju, tās ir sekas kaut kādām citām vājībām, tā neirotiskā ēšana, kā tu saki. Jā, bet kā viena no vājajiem punktiem, jā, varētu būt arī tas bārdeks, ko tu saki, bet arī tas, visticamāk, ir sekas kaut kam. Tātad tev jāsaprot, kas ir tas vājais, jo es domāju, piemēram, normāli cilvēka adekvāti, kurš ir tradicionāli orientēts, vājība noteikti ir paslēpta tajā, ja viņš neveido attiecības, ja viņam nav bijuši tādas ilgtermiņa nopietnas attiecības ar, kā pats minēja, kopīgu mājasaimniecību vai kopīgu ģimenes veidošanu, tad tur noteikti ir kaut kāda vājība tevi. Bet tikai jautājums, vai tu viņu pats gribi atklāt un pats tu gribi viņu izvilkt ārā no sevis. Tāpēc padomā, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tev nav bijušas tādas attiecības. Jā, jo sakritībā mēs jebko varam, protams, tā sanācis dzīvē, ka man nav bijušas, bet nekas vienkārši tāpat nesanāk, vienmēr ir cēloņi, ir bijis kaut kāds tur iepriekšējais kaut kāds bloks vai kas tev nekādā gadījumā šitās attiecības nevar, vai tālāk par šo soli mēs attiecībās nevaram iet, vai tālāk par kaut ko mēs tālāk nevaram virzīties uz priekšu. Mēģini saprast to iemeslu, kāpēc tu esi nonācis pie kāda secinājuma, ka vai nu būt par vīrieti ir slikti, vai kāpēc tu nevēlies būt par vīrieti. Vai nevēlies sevi atzīt par vīrieti. Tas ir tas moments, kas ir tava vājā pozīcija, vājā puse. Jo tu visu laiku mēs tā runā, es klausos, tu saki visu laiku to lietu, ka tev ir tur skaidro attaisnojums, kāpēc tas vīrišķais nav tas labākais varbūt visās tajās jomās. Jā, jo tēvs tur tāds, un tad un tā brutalitāte nav tik laba lieta, jā, un tur šitas tur un tā, un vēl un vīrieši vispār tādi nekam nederīgi, jo viņi dzer vispār, jā, un tādā garā, jā, tur tāds visādas mazas niansītes, kuras tu aizvelc līdz tam, lai sevi it kā attaisnot, ka nemaz jau par to vīrieti man nevajadzētu būt, jā, un tātad, ja es neesmu vīrietis, tad es nevēlos veidot. Es zinu, kas tev tur apakšā ir, bet es gribu, lai tu pats saproti, kas tas tāds ir. Jo, ja pateikšu no malas, tad tev tas neko nenozīmēs. Tev pašam ir jāizdomājas, jāaiziet līdz tam. Kas ir tava vājā vieta un kāpēc tev tas nenotiek uz priekšu tālāk pa dzīvi nekas.